Sveiki visiem! Saulgriežos, kārtējie gada svētki, šī gada pēdējie svētki, saulgrieži. Sveicināsim saulīti. Saulīti ir enerģija, enerģija ir uguns, uguns stihija iet gulēt. Mēs pavadīsim arī uguni. Tās ir saulgriežu dienas, ir tās spēka dienas, kad Odīns iziet medībās. Ko tas nozīmē? Pēc mitoloģijas tas nozīmē to, ka augstākie spēki skatīsies, kā mēs esam pavadījuši visu šo gadu. Un klusajā periodā, janvāris līdz pat februārim, būs klusais periods, kad vajadzēs mums tādu savu iekšējo uguni, ko esam visu gadu uzkrājuši, sevī aktivizēt, lai varam izvilkt līdz tam februārim, kamēr mostās gaisa stihija, un atkal mēs ieprogrammējam ar savām domām jauno gadu, bet ne tikai mēs, bet arī virts. Tās ir pagātnes, tagadnes, nākotnes dievietes. Katrās tradīcijās var būt dažādi nosaukumi tam. Audīs mūsu likteni virdu, kuru mēs nevaram mainīt, bet, ja esam īpaši stipri un pierādam to, ka mums tas ir ļoti nepieciešams, var arī tā būt. Jā. Tādēļ tradīcijās ir jādzīvo, nevis tikai tradīcijas skaitās, ka sežam pie galda ēdam, kūciņas, peķīšas un ļoti ieciklojamies uz tām kristiešu tradīcijām, kas ir tiek mākslīgi mums iestāstīts, ka noteikti man ar tā bijis, ar tam izdzīvojis, atceros cauri, ka ja nav 7 ēdieni, tad viss, tā kā it kā viss būtu atkarīgs no ēdieniem, nav ēdiet, dzeriet, dariet, ko jūs gribiet, ja jums pašiem sev nav žēl, ka jūs pārēdaties un no tā cieš jūs vēderiņš, tad dariet to, bet īsti tradīciju nešana nākamajai paudzei ir tā, kad mēs rādām, kā mēs cienām māti dabu, stihijas, kā mēs sadarbojamies un pateicamies par to, ka tas viss ir, jo, ja nebūtu saulīta, mēs nevarētu pa zemi staigāt un dzīvot. Tā ir vajadzīga enerģija, tā kā ne tā, kad pirmais ir, ja nav nauda, ja nav tas, nav šitas, jā, kas mūsu laicīgajā te dzīvē, bet tieši tās enerģijas, jo enerģijas arī vajadzīgas medicīnā, lai būtu magnētiskās rezonances un lai ārsti varētu strādāt un kompjūteri un kas tikai nav, lai varētu veseļoties. Bet ākli citēm to es nesākšu, jo īstenībā jau vajag censties tomēr pa sevi parūpēties kā pa savu tādu svarīgu māju templi un nebakāt visu mutē, ko pagadās, jo tas, ko mēs ēdam, tas mēs arī esam, ko jau visapkārt, jo es jau zinu, psihologi jau stāst, un es neatkārtošos, es negribu būt mācību grāmata, jo ir tik daudz gudras grāmatas. Tātad es vēlos šodien parādīt jums, pastāstīt, kas ir manā altārītī, lai būtu mazliet interesanti, jo ar nākamo gadu es nolēmu mainīt, ko es ar Andi filmēsim un darīsim, jo gadu es šo parādīju, kā, protams, gan tīzli, gan netīzli man sanāca to visu jums parādīt, kā mēs svētkus svinam. Mēs viņus svinēsim, transformēsimies katreiz labāk un labāk, savās domās, kā mēs to darām, savā apziņā, nevis kur kas, kā mums noteiks, kā mums to darīt, kā mēs to jūtam. Sadarboties ar gariem, ar elfiem, ar dieviem, dievībām un citām smalkām būtnēm. Un tad es vēlos nākamajā gadā jau reāli rādīt to, darbu ritīgi, te ir tas un tāds īstus ekstrasensoriskus darbus, nevis sprediķot, stāstīt, jo ar to ir pilns internets, pilni TikToki, Facebooki, Instagramas, katrs jau rādes, viņi sauc par pelēkajiem, cilvēki ne balci, ne melns pelēks, un tas pietiek jau to stāstīt, visādiem visādām lietiņām, auseklīšiem, puķītēm un vainadziņiem un saktiņām pietiks. Tā kā vajag reāls darbs, un lai reāls darbs darīt, nav vajadzīgi kaut kādi daudzie tur sveces un krellītes un akmeņi, arī es tam procesam visam es cauri izgājusi un krājus lietas, un tas ir katram savs ceļš uz garīgo. Tad man bija tāds, un es sapratu, ka nav vajadzīgs. Jā, to mācās, tajā dzīvo,
lēnām noņemās viss nost un nav vajadzīgs. Jā, man rokās ir kristāla bumbiņa, ko es ar to gribu pateikt, tas ir kā simbols, kā impulss, jā, man vispārībā piedarumi un artefakti ir vajadzīgi tam, lai es viņi man rada kā impulsu iet astrālā, lai es varētu redzēt to, ko es drīkstu redzēt, ko man drīkst parādīt. Ja? Nevis es tā tur pavēlēšu, jā, jūs man tagad parādiet, jūs man tagad pasakiet. Ja? Tur visu vispār zina. Mēs esam nolasāmas būtnes, tik vienkārši, ka tas nav nekas. Un šī kristāla bumbiņa ir kā simbols, kad saulgriežos var mēģināt ielūkoties savā nākotnē, pazīlēt, pareģot, kā nu mēs te sakām. Katrs, es tā nesaku, protams, es katru dienu varu ielūkoties savā nākotnē, ja man tas ir vajadzīgs. Man jau kā profesionālim ezoteriķim man tas vairs nav tik, bet vienkāršajiem cilvēkiem šī ir tā diena, kad var pajautāt kārtīm, pajautāt astrologiem, ja vēlties kam kā, vai dabai, vai kādam biedam cilvēkam. Uz Ziemassvētkiem pat arī kristieši zīlē, un arī baznīcā rituāli, tā kā neguļam, atmostamies, noņemam savus nakts cepurītes un saprotam, ka rituāli ir visur, un arī baznīcā ir rituāli un visi rituāli, bet es tos rituālus nekomentēšu. Jā, man ir rokā raks, skandināvu mitoloģijā, tas simbolizē saulgriežu jolu dienu. Medību raks, kuru, tā teikt, nedod Dievs dzird skanam. Tas nozīmē, ka viņš ir tas, kā medībās, viņš ir tā meža cūka noķertā, kuram netiks lemts vairs tālāk dzīvot, jo viņš jau tā visu jau sačakarējis. Kad viss viņam vairs augstākie spēki nolēmuši, tā pietiek te maitāt vēl to vidu, jo jābūt balansam, jā, un tāpēc ir jābūt kārtībai, un tas cilvēks tiek tā saukts pie kārtības, jā. Tāpēc es to ļoti respektēju, un tas nav tikai kā svētdiena, kā pāris, bet arī tas, kad, kā tāda grāmatvedība, ko tad jūs šogad esat izdarījuši. Tā, labi, pietiek man tarkšķēt, iesim pie mana altārīša, es parādīšu mazliet, man tur ir ļoti daudz, bet parādīšu, kas tad altāri ir, kas ir mani draugi, ar ko es sarunājos gari, kas ir mani tādi kā klikšķīši, caur kuriem es ieeju astrālā. Var palīdzēt cilvēkiem, jā, piebildīšu, es neesmu dziednieks, un tas nenozīmē, es palīdzu cilvēkiem, ka es tagad kaut ko ārstēju, nē, ārsti, nobrukuši nervu sistēmas ārstē, psihologu un psihoterapeiti profesionāli, ar izņēmumiem, kad ir citas šamaņas slimības, garīgās slimības, lai tas ir, ka cilvēks ir panikas laikmēs, bet viņš nezina, kas ar viņu notiek, un iet pie psihoterapeita, un tur tik liek uz antidepresantiem, bet tā nevienmēr vajag darīt, jo tieši otrā cilvēkam var pateikt, varbūt tu pārāk stūbi, tupi dzīvo, un tev vajag beidzot atvērties un redzēt pasauli viņu lielāku un plašāku. Un tad tas arī aiziet, un nekāda antidepresanta nav vajadzīgs, jo viņš ir tā kā iesprostots, dzīvo kā kāmīts pa savu būrīti. Viņiem vajag vienkārši kāmīšu būrīti un vārtiņus attaisīt vaļā. Tālūk, tad es iešu parādīšu savus instrumentus un pastāstīšu nedaudz par viņiem. Pēc tam es došos uz spēka vietu, kur es katru gadu šajā laikā saulgriežos dedzinu lapu. Tas ir simbols, lai es izgaismoju sev nākamo gadu, lai man palīdz, protams, smalkās pasaules gāri, elfi, dieviete Freyrs, kā man labāk sakārtot nākamajā gadā to, ko es vēlētos, vai es vispār varu to vēlētos, lai tie man ir palīgi gan veselībā, gan garīgajā pasaulē, gan fiziskajā pasaulē, materiālajā pasaulē. Ja? Tālūk, un, protams, būs arī viens neliels darbiņš. Man jāpalīdz ir vienam tuvam vecam cilvēkam, kurš ir nonācis slimnīcā, ievibrināt viņu
enerģetisko lauku ar bungu, šamaņu bungu palīdzību, šamaņu rituālu es veikšu, ievibrināt viņa enerģetisko lauku, lai šis enerģetiskais lauks dod plūdumu fiziskajam ķermenim, lai beidzās hausa enerģija, kas vecam cilvēkam ir ar to, kad kas, ko, kā vecums un saslimis un medikamenti nesaprot, kas šodien ir par dienu un tā tālāk. Un tas savukārt liks tam cilvēkam tā kā nevis izveseļoties, tas nav vairs iespējams, bet tā kā pareizās vibrācijās iet un sadarboties ar medicīnu. Tas ir visjaukākais, kas var būt, kad medicīniska un garīgās lietas, enerģiskais lauks saplūst kopā, tad ir labāki rezultāti, tad vispār labi rezultāti. Ja? Tad arī ārstiem vieglāk strādāt, ja, jo pacients ir ļoti labi notiek izveseļošanās, medikamenti iedarbība, jo medikaments nav kaut kāds cilvēks, viņš ar kājām, kurš, es esmu galvenais, es visu izdarīšu. Nē, jābūt sadarbībai. Atkal mans mīļākais vārds balans. Juhu, ejamos pie mana altāriņa. Nu ko, ņemu brilles, neesmu nekāda jauniņā. Tā kā mazliet būšu tāda briļaina tantiņa. Šeit ir man bišķi svecīt, kur nākusi ir no Kuldīgas. Es viņu pati uzrullēju. Un tā, tagad kas ir manā altārītī? Tur ir viss tik daudz, ko es esmu jau arī, kas ir novecojis šededīs, noteikti viņas ir uz hausu zemi. Jāsūta prom, tā ir skandināva mitoloģija Helheima, mirušo pasaule, visiem saprotamā, un uz Helheimu vai mirušo pasauli sūta tās enerģijas arī pie rituāliem prom, tās, kas vairs nav vajadzīgas nevienam nederīgas. Viņas ir izdzīvojušas, viņas ir nederīgas, nevajadzīgas nevienam, un tur viņas var apglabāt, jo tās vietas saimniece visu neņem. Tā nav getliņa izgāstu, ja, kur tikai visus haus zemi, jā, viss nē. Un ja kādam liekas, ka jā, tas tomēr ir iedarbojies, tad ir tāda lieta arī pēc manas pieredzes, arī ar mani pašu tā ir noticies, tad tas ir tikai uz laiku. Sevišķi tas ir pēc manas pieredzes, kad ir veģetīvās panikas lēkmes, jā, un tad viņas it kā pāriet, kur tad viņas palika? Viņas aizgāja uz hausa zemi, uz mirušo pasauli, Helheim, tur viņas tā pastāvēja. Vietas saimniece, Hella, viņas tā paturēja. Tagad tā kā ievēl celpu, atpūties mazliet, sakārtojies, tabletes tev palīdzēs. Un tad, kad tu tā sakārtoties, tabletes vairs nelietos un liksies, man viss kārtībā, man tā bija, un nāk atpakaļ. Tas viss nāk atpakaļ. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir karmiski aizdzīvo un jāsrādā. Nekas tāpat vien nenotiek, nekas nav tāpat vien. Ir jāizdzīvo, tad ir jāizdzīvo, un nevar teikt, kas ar mani notiek, tas arī ir tas, kas notiek. Un tā arī ar mani bija, un tad es visu tās lietas jau sev medicīniski sakārtoju, tālāk jau ar normālu prātu es visu sakārtoju, un man nav problēmas vairs ar panikas lēkmēm. Tās vienīgi var atnākt tad, kad tur atkal ir mūsu smalkais plāns, mūsu enerģijas lauks, kāds, laužās tajā iekšā, bet arī pie tā mēs varam pašvainīgi būt un tā. Bet tad jau ir arī diagnostika, tas ir tā kā ārstiem analīzes, tā mums ir ezoteriķiem diagnostika, kur es uz runām skatos, ko man parāda, kas tur vispār ir. Tas ir pirmais, jā, kāda ir tā situācija, ko tur vispār darīt un vai drīkst darīt un kā darīt. To visus runājams ar gariem, ar dieviem, ar pasaulēm 9. Tā, man te ir tā. Pirmais, kas ir, man aiztiepās rociņi, šeit man ir rūna Isa. Tā ir ledus rūna, svītriņa. Šo atslēgu izskala man Andris, vīrs. Pēc tā, kad vienā spēka vietā pie Papas ezera atnāca gars un tur bija veca ābolīte, kuras vispār nesaprot no kā. Viņi vispār varēja vēl ražot ābolus un ziedus, un lapiņas saukti, kad saknes nekā vairs nav, stumbrs tukšs un praulis, bet ir, un tur dzīvoja gars, kurš atnāca ar skaņām. Interesantām, jo mēs abi tur stāvējām ar Andri, un pēkšņi ap mums sāk lidot tāds kā drons. Protams, ka pirmā brīdī mēs abi divi, kā visi cilvēki tā.
tas noteikti ir drons, tās noteikti ir skaņas, tas, es nezinu, kaut vai kaut kāds tur, ko tikai mēs nedomājam. Bet sapratām, ka nē. Tad mēs domājam, tad ar mums kaut kas nav kārtībā ar galvām, ar ausīm. Jā, adekvāti visam, cauri izgājām, izrulējām, izdomājām. Un nekādīgi tā arī netikām centrā, jo viņš lidoja tādā ātrumā, un tad uz pleca, tad pie auss nosēdās uz galvas, un pilnīgi man likās, ka es varētu, man likās, Andrija uz deguna nosēžās. Tas troksnis un tas kaut kas lidojošs aparāts, tiešām kā drona skaņa un arī pat pēc sajūtām tik liels kā drons. Un tad viņš lidoja no viena koka uz otru koku, ļoti lielā tempā pārvietojās. Un tā arī mēs nekādīgi viņu nesaskatījām un netikām centrā. Tā skaņa mūs pavadīja līdz tām brīdim, kad mēs aizgājām uz mašīnu un vēl braucām prom. Un tā vairāk tā skaņa nekad nav bijusi, tad, kad mēs esam aizbraukuši. Un tad es, protams, runājos ar vietas gariem un ar runām, kur man runu gari teica, jā, ka tā ir enerģija, ļoti konkrēta enerģija, bet tā ir saistīta ar to ābeli. Tas tur dzīvo, tas gars, bet viņš tā kā mūs skenēja, jā, skatījās. Un vairāk es nekādīgi neko tur nevarēju, kā es parasti saku, jūrties tajā visā, man neļauj vairs caurskatīt, nevarēja, jo tātad man iedeva tik, cik man pienācās zināt. Jā, un tad, kas man te vēl ir tā? Tagad ir tā, redz, ka te plauktiņā, redziet, ka te plauktiņā ir visi mani mīļie orākuli, jo orākuli ir augstu vibrāciju, kā modē teikts, ja? Mani tie impulsi, ar kuriem ieja astrālā. Viņas visas kārtas nav vienkārši kārtas, viņas ir aktivizētas, visas vietas ierunātas, gari, viņas ir dzīves. Tās nav vienkārši tāpat es viņas vienam citam viņas nedrīkst dot. Tās ir tikai mans un man ģimenes locekļi pieskarties, un arī tie ir tikai mans vīrs un manas meitas, sunīši man divi, ar ķepiņām pieskarties, jā, jociņš. Un tās kārtas ir svarīgas, un dažādām tēmām viņas ir. Ir tā, ka jau man ir tā, ka es pieeju, man katra kārta, man jums to grūti pateikt, kā es redzu, ka viņi vizuāli pabīdās uz priekšu, ja? Tā kā skolā, kad bērniņi sēž klasē un saka, es, mani, vai arī es redzu tādu kā kartiņu, ka man parāda to orākuli, ja? Kāds viņš izskatās, tas mans orākulis, un es tā, ko es šodien varu pajautāt, ko man vajag par kaut kādu noteiktu tēmu. Un man reiz saka, tā, šī kartiņa parāda, es viņu redzu, vai arī es, jā, un tā. Vai arī citreiz ar runām es skatos cauri, kad man ir mazāk enerģijas, tad es skatos cauri runām. Ar citu runājot par enerģijām, ir tā, ka ne visiem cilvēkiem ir tik daudz enerģijas, lai varētu to skatīties, jo man ir bijis, ka man cilvēki jautā un uztraucās, kā tad tā jau nevar, tur tāds mēnesis dienas, šitāds mēnesis dienas. Jā, tur jau ir tā lieta, ka mēs esam dažādi, un paldies augstākajiem spēkiem, ka man tādas spējas, svītriņa iespējas ir dotas, kad es varu atjaunoties ātri. Tas nav manis noteikts, es par to pati biju tā kā izbrīnīta, bet nepārsteigta, tāpēc, ka no bērnības man maz patīk mūzika, lēnā, skumīga, es neesmu no tām, kas visu laiku tur raudāšu, tieši otrādi, man vienmēr ir jautra, dinamiska mūzika. Tas jau ir viens no tiem, kad ir enerģija, jā, kustīga un prieka enerģija, un mīlestības enerģija, kas liek ātri organismam atjaunoties. Un tā man vienmēr atjaunojās. Tātad es lai arī būs bēdīgi, kas apkārt, es vienalga tajā mācīšu saskatīt visu laiku pozitīvo prieku. Un tas ir tas milzīgais zinējs spēks un tā īsi izsakoties, jā, pa lielam, kas veido to cerību, ka man visu laiku man ir ko darīt, man ir, jā. Bet tas nav tāds kā tādam kalpam, jā, es nevaru gulēt, man ir jāstrādā, nē, tas ir tik organiski, jā, kad es padarīšu, es zinu, ka tas ir grūti, bet tas taču ir prieki. Tā kā mans mīļākais teiciens tagad ir, viņš, protams, skan krieviski, ja kādam nepatīk krievu valoda, tad neskatieties, neklausieties, bet tas skan tā, bidā, ne bidā. Tā ir man.
Tā kā es varu skatīties orakulus vienalga kurā laikā, vienīgi es zinu to, kad es esmu nogurusi, tad ir tā čābīgāk, tad es ātrāk nogurstu. Tad man ir jāiet atkal ātri salaboties, ja, tam robotiņam. Tā, pirmais, kas ir, man paņēmās pats, tas ir tādos ādas vāciņos, kur kādreiz bērnībā skolā es gāju, tad tāda amatnieki, Latvijas malači, tagad jau, es nezinu, kur tādas var dabūt, tad man bija tāda ādas vāciņa, bet joprojām smažo pēc ādas, fantastiski, nevis tā, kā tagad ādas ražo, un šeit ir grāmata. Man nav problēmas ne no kā, es arī paņēmu dažādus žurnālus, un tie arī man būtu, teiksim, 20 žurnāli, un katra žurnāls viens orakuls, kurus reiz pateikšu un atbildēšu. Es tā saku, ka es tajā varu iebraukt iekšā tā informatīvā laukā. Tā ir tāda kā bērnišķīga grāmatiņa, un krievu valodā man nav problēmas nekāds ar krievu valodu un pret krievu valodu. Ja. Tad te ir dažādi dzīvnieciņi, lidonīši, kustonīši, un tāds kā tāda pasaka. Un lasot šo pasaku, te ir beigās tāda morāla tam visam, bet te ir arī kāds ir tas dabā dzīvnieciņš, ko viņš dara, kāda viņam ir misija uz zemes, un liekas, kas no tā? Jā, es varu pat lielas, varenas ģimenes lietas, strīdus, veselības problēmas vai karmiskas dzimtas lietas pat varu atbildēt, tā kā, nevis, kā mēs teikt, atbildēt, atrisināt, ne, bet rast atbildes uz jautājumiem, kad caur šādu te bērnišķīgu grāmatiņu. Saucās viņš Bestelārijs, maģiskais Bestelārijs. Es neko vairāk nereklamēšu, tikai mazliet parādīšu, tāpēc, ka reklāma nemaksā. Šādi viņš skaisti izskatās. Jā, un es visu varu pateikt. Tā kā mazliet pat varam kaut vai eksperimentu uztaisīt. Es tagad uzšķiršu. Kas man te ir? Aha. Man uzšķīrās pūce. Redziet pūce. Pūce tur rokā rullīti. Un jūs redziet, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka es jums no visas sirds sirsniņu stāstu informāciju. Pūce ir gudrības simbols, un šeit ir viņai sainīts rokās. Un es jums tagad šādi stāstu, jā, informāciju. Un šeit rakstīts ir prislūšajся k duham. Tas nozīmē ieklausies garos. Tad tiešām šīs grāmatas gars ar mani runā, ar jums runā, caur mani. Šeit arī tādas kartiņas ir, vai arī tāpat var uzšķirt. Un interesantākais ir tas, jā, kur gars saka, iemācies klausīties. Redziet, cik mīļi. Labi, tagad nekavēsimies vairāk, jo man pašai tik interesanti, ka man gribās jau tālāk lasīt, bet tas ir tikai viena maz daļiņa. Tā, tad, labi, lai pēc kārtas man paņem, man pats, protams, kā te nepaņemsies. Tie ir elfi. Kur tu bez elfiem? Elfi ir dažādi. Ir skaisti elfi, ir neglīti elfi, jūs jau Hollywood filmās esat jau to redzējuši. Protams, tāds skaists maisiņš ir, jā, un šis ir elfu orākuls, un es to esmu mīļi iesaukusi aristokrātiskie elfi. Kāpēc aristokrātiskie elfi? Tāpēc, kad elfi ir dažādi, es jau teicu, un šie elfi ir ne tikai aristokrātiski, viņi tiešām aristokrātiski arī dzīvo, un viņi arī dod ļoti gudrus, ļoti svarīgus padomus, jo šie elfi ir vistuvāk man no visiem elfiem tieši tā kā dzīvo cilvēki. Ka mums gribās arī ļoti bagātīgi, skaisti dzīvo. Protams, elfi tā dzīvo, viņiem nav tas tā gribās, viņiem tas nav nekas, jā, tas, ka mēs tādi esam. Tad mēs paši esam vainīgi, jo mēs esam ļoti nekrietni izturējušies pret elfiem, kā mitoloģijās ir rakstīts, palasiet, pameklējiet. Ļoti interesanti, ka mēs pret elfiem esam izturējušies kā pret dzīvniekiem un tāpat kā pret indiāņiem Amerikā.
mēs cilvēki esam indiāņiem pat skalpjus ņēmuši nost, tad dzīvnieki viņi būtu, viņi nav dzīvnieki. Tas ir šausmīgi. Kādreiz, protams, pirmsākumā viņi dzīvojuši ļoti draudzīgi, un tāpēc arī cilvēkiem ir bijusi laba veselība, jo elfi ir tie, kas dziedina. Tie kristietībā saucās eņģeļi. Nu jā, ar spārniem, nu tad eņģeļi. Bet tikai kristietības eņģeļi man ļoti baida, ne viņiem sejas nekas un tie baltie paltraki, un es nesaprotu, kā var būt kaut kāds tāds balts paltrakains eņģelis, ar to spārnu seju nav un apaļ, kas tas tāds ir. Un kaut kāds kājiņas tirinās ārā. Manuprāt, tas ir tāds spoķelis, jā, kaut kāds tas ir atvainojot spokiem, ja tas ir tāds teiciens, jā, tādi kasperiņi no filmas Hollywoods, bet elfiem ir savādāk. Elfi tiešām ir būtnes fantastiskas, jā, viņi jūs pieņem savā, jā, tad tas ir liels gods, ļoti liela cieņa, tā ka nav tā, ka elfskiem pakaļ saka, es tev gribu palīdzēt draudzies, nē. Viņi absolūti nav vajadzīgi. Viņi vispār mūs uzskata, kā vienreiz krievu valodā es skatījos anotāciju orakulam vienam, un es atvēru to vaļā un pirmo kārtas paņēmu, un man teica tā, orakula kārtas, tas ir, es jums citreiz pastāstīšu, kas tas bija par orakulu, bet viņš teica tā, nu, priviet, tvai. Un te es domāju, nu jā, tā tvar es vien esmu, kas tad es esmu, jā, ko tad mēs te uz to zemi tādu, mēs te piecūkojam, piegānām, pārdodam produktus ar ķīmijām, un tad vainojam, kāpēc ir tik slikti cilvēki, kas, cik cilvēki, kas ražo tos produktus, jā, bet paši jau vien ražojam tos ķīmiskos produktus. Tā, un te tagad ir tas orakuls elfu, es vienkārši mazliet jums parādīšu, kādi viņi izskatās. Viņi patiešām ir vienkārši fantastisks. Šis orakuls ir fantastisks, skaists. Katra kārts ir. Jā, un šis elfs ir īpaši svarīgs elfs Pūce, kurš patiešām Pūces izskatā spēka vietā Rucavā. Pie manis parādījās atnāca un tiešām Pūces skaņas bija. Es vienkārši biju, labā nozīmē šokā, jo es pūtu okarinu. Okarina tas ir tāds instruments, redz, ko man viņš arī ir. Viņš ir nācis no tālās Krievijas, sūtīts, roku darbs. Un uzreiz pie kokiem stāv elfs un atdarina okarinas skaņas. Tad iedomājieties apmēram, kā tas skan, tūlītās mazliet iepūtīšu okarinā, lai zinātu, kā elfs man atbildēja. Mazliet šķīvi. Nu tālūk. Tad iedomājieties, es pūšu tur. Man atbildi. Tā. Tālāk, īsāk es varētu aizpeldēt šitajā visā. Liksim nost. Te zinu, mīļais orakulu gars elfi. Tā, liksim nost. Nu ko? Jā, tagad es mazliet pārliekšu. Tad man ir ļoti skaists sapņu orakuls. Šo orakulu es tā īsti nekādīgi nevaru sadraudzēties, bet man viņš patīk. Man patīk, tā ka bērnam nesen gribu. Tas ir sapņu orakuls, ļoti mistērisks, ļoti tāds haotisks, mistērisks, tāds samudžināts, šizīgs man gribās teikt. Bet ļoti sarežģīts. Iztēlē jābūt ir ļoti lielai astrāla iztēlē, nevis mūsu dzīves. Tad ir tikai kaut kāds sēnīts jāsēdās, lai saprastu. Bet es sēnīts neēdu, alkoholu nelietoju, vispār nekādas arī tur miega tabletes man nav nekas. Tā visas esmu attīrījusies, tāpēc ka tas nenozīmē, ka es te smēķēšu cigaretes un es saku, šī pat kārts izlikās. Kārts vientulība,
orākuls, nu redziet, viņš ir ļoti sarežģīts, mistērisks, un tagad viņš atkal izdarīja to pašu – vientulība. Un es tagad domāju, kas ir vientulība? Jā, es skandināvu violvarā gan esmu vientuļa. Nu, ne tā vientuļa, ka bez vīra, bet man nav draugu, jo es uzskatu, ka draugiem ir jābūt tādiem, ar kuriem tu esi puspūdu sāls un entos pūdas noied sāls un vēlreiz pūdas sāli, un tad tur uzticēties, bet pagaidām nevienu tādu neesmu atradusi. Vai man nav atraduši, tā nav svarīgi. Nu, jā, un tas ir ar ko saistīts. Mēģināsim to saprast. Es mazliet gribu tā. Skaidrs. Orākuls saka tagad tā, kad es vienkārši sadzirdēju garu, kad viņš ir tāds pats par sevi, vientuļnieks un nedraudzējās ne ar vienu, un vispār lieciet man atpakaļ gulēt. Jā. Tas tā kā būtu skaidrs. Ej gulēt, čučāt, viss. Tā, tad ir parādīšu svarīgāko. Jā, protams, rūnas. Pārskriešu tagad pie rūnām. Man ir rožu kvarts rūnas, tie ir akmentiņi, jā, žurnālā intervija, kad mums bija, tad es stāstīju, kā tas izskatās, jā. Tie ir īpašie, tās ir manas pirmās rūnas. Rožu kvarts es izvēlējos tādēļ, ka tas ir mīlestības. Akmens, protams, vairāk kā mīlestības, bet priekš manis tas ir pirmkārtām ģimenes un mīlestības. Un tad, kad bija pirmās rūnas un es biju ar nerviem sabrukusi un lietoju antidepresantus, tad es savai Liepājas psihoterapeitei pateicu, pazinīt tā, visu medikamentus es lieku nost un ņemu rūnas, rožu kvarts rūnas, jo es visu darīšu caur mīlestību. Es tā domāju tagad, kad es to tādā kristietībā caur mīlestību, nu, tas jau tā būtu labi, bet tur tā nav tā vienkārši tā, ka tu pagriez vienu vaigu, otru vaigu vai savu kreklu norau un atdod. Nē, tā ir tā iekšējā tava patiesā, ka tu pret visu sāc darboties ar sapratni un mīlestību, nevis ar naidu un psihozi. Tas, protams, bija grūts ceļš, es tiešām to tā kā nāzi nogriez vienā dienā, un tad man daktere, es atceros, ka telefonu teica, nu, redzēsim, kā jūs ar to mīlestību, ko izdarīsiet. Nu, redziet, te es esmu, jau ir pagājuši 10 gadi, es esmu te ar savu mīlestību tur kameru rokā. Tā, tagad te ir rūnas maisiņā, obsidiāna rūnas, tās man ir kaujas rūnas, tās nav domāts, lai es iet kauties, bet tās ir tādas, kas tā, par veikaliem, par sadzīvi, par mīlestību, par ģimenes, visādām muļķībām, tā, pie manis nenāciet, man rūna gars saka tā, kad vajag, tātad par biznesu, par darbu, par finansēm, par māju vietu, par tādām stabilām vietām, par nopietnām attiecībām, aprecēties, vai kāds nomirs, vai vēl kaut kas, nu tāds tā nopietni, riktīgi tā, vai arī man ir vajadzīga palīdzība, jā, tur man ir apzaguši, vai arī tu pastāstīšu interesanti jums arī, jo te var daudz kas stāstīt, bet vienu tādu pastāstīšu tāds izskatās. Un redziet, cik interesanti, redz, ko tieši izņēmījums ar jums iepazīstās. Teivas Ansus, Odina rūna Ansus, zināšanas un cīnītāja rūna. Tātad cīnītājs ir tāds, kas nav karotājs, bet viņš stāv, sargā ļoti drosmīgi savu, tas, kas pieder viņam, godīgi, taisnīgā ceļā, un uzbrukt ar ieročiem var vienīgi tad, ja viņam uzbrūk, un ja viņam ņem nost tas, kas pieder viņam. Tā kā nav tā, ka viņš ies kādu tur iekaros un kādu. Jā, un, protams, ka runa dagas transformācija, trešā runa, tas ir vispār kaut kas fantastisks, tā ir man mīļākā runa, mūžīgā transformācija. Tā, un ko es gribēju pateikt, nu šīs kaujas runas man pavisam nesen palīdzēja, jo mums te kaimiņš bija tāds, nu, Kenī mazliet, jā, bet nu, tā gadās mēs sapratām vīri, ka tur neko nevajag, viņš savu kārmu jau izdzīvo, jo viņam ir diagnoze, tā kā domāju, ka varbūt, nu, galīgi, jā, nu, bezkaunīgs palicis, nē. Vīrs, kā saka, spēka gados, bet, nu, viņam ir diagnoze medicīniskā. Un, protams, ka viņš kāp liftā, gribēja man kopā kāpt, es teicu, nē, es nevēlos nevienu kopā braukt, es jums liftu nosūtīšu, un viņš grūdās man virsū, es redzēju, ka kaut kas sāk neriktīgs būt, ja, kur no viņu vēl vienā liftā, un teicu, viņa tā kā teica, ejiet lūdzu ārā, un es viņu tā kā bīdīju ārā, un viņš man iespēra kāju, un pēc tam pats smejoties tur aizlaidās, un tad es ņēmu rūnas, un es teicu, nu, tas ir kaut kas vispār, nu,
Nu kā, jā. Un tad, jā, runas man parādīja konkrēti stāvu, konkrēti dzīvokli, visu konkrēti, precīzi. Un aizgājām pie tā dzīvokļa, jā, vecs cilvēks atvēra durvis un dēls stāvēja, un tā tālāk, viss skaidrs, viss beidzās labi, mēs sapratām, ka viņš jau ir savu jau saņēmis, tur jau vairs nav vērts, jā. Tur ar viņu rīkoties taisnīgi pēc skandināvu likumiem un noteikumiem, jā. Ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Tā, tad ir rūnas man orakulu rūnas, tās ir dažādas papīra veidā. Šīs runiņas man strādā vienalga uz visu. Ļoti draudzīgas, ļoti omulīgas, sirsnīgas, jaukas, mīļas. Un šeit ir arī kā impulsi, kur es caur attēliem aizēju informatīvā laukā. Ļoti skaists orakuls un katra attēls izskaidro ļoti priekš manis saprotamā valodā, ko nozīmē runa tieši caur šo kārti uz noteikto situāciju, kur es skatos. Un te varbūt paskatīsimies, ko par jums teiks tagad, ko izteiksies tagad šis draudzīgais orakuls. Jā, un šis draudzīgais orakuls, redziet, cik skaisti saka, tā ir runa, karmiskā runa, tieši tas, kas ir šajā saulgriežu laikā, ļoti svarīgs, jā. Laika nautis, laiks un priekš manis viņi ir pareizā stāvoklī. Tas nozīmē, ka es daru nepieciešamo to, kas ir jādara. Priekš manis apgrieztā runa ir tad, kad es to daru tāpēc, kad es gribu, nevis tāpēc, ka man tas ir nepieciešams. Tas ir uz šo momentu. Tā, liksim nost. Tencinu orakulu. Tad, protams, man ir elfu rūnas, kur tad bez viņiem satīna skaistā maisiņā. Tās ir īpašas rūnas, kuras nāca tieši Covid laikā, kad viss bija slēgts un ciet un neko dabūt nevarēja. Un tad nāca tūlīt pēc Covidā tie trakie kara situācijas, jā, laiks jūs ziniet, ar kādām pasaulēm, un līdz ar to bija liels problēmas pasūtīt no Krievijas, mēs sūtījām no Vācijas, samaksājām ļoti lielu naudu. Pat tāds veikals likās, ja tur kaut kas ne tā, bet tur viss bija kārtībā, tāds satraukums, vienkārši vibrācijas tādas grāmatiņā. Un, protams, es izveidoju arī akmentiņos elfu rūnas. Tas mans mīļākais akmens, nopirka akmeņus tīģerates akmens. Lūk, šādi izskatās. Rūnas ir saistītas ar ķeltu elfiem, no Skotijas elfiem, jo vienā no iepriekšējām pasaulēm es esmu dzīvojusi ar Andri Skotijā, jā, tur, kur ir filma Kalnietis, jā, kur tie kalni, kur, ja tai vietā dzīvot, tad ir nemirstīgas kļūst. Es to neesmu tā skatījusies, jo man ir daudz ko skatīties, vai tā ir taisnība, bet tām enerģijām, kuras es jūtu, viņi tuvu taisnībai, bet tikai viena lieta, saprotiet, jūs gribētu dzīvot vienā tādā vietiņā, kur nekad neiziet ārā. Tas nebūs tā, ka jūs tur dzīvosiet mūžīgi un varēsiet aiziet uz supermarketu, atpakaļ uz ballītēm un atpakaļ, nē. Un tas arī diezgan tāda, drastiska vide, tur ir augsts un slapšs un, jā, bet tā ir ļoti skaista vieta. Un man ir tāds arī gabaliņš, kuru pateicoties elfiem es varu iet astrālā un uz mirkli iet tajā iepriekšējā dzīvē un paskatīties, kā es tur esmu dzīvojis, bet ir viens mīnus, kad katreiz, kad es tur ieeju, man noņemās no spēka un laika. Neesmu precizējis cik, jo vienkārši tas ir tik fantastisks man moments, kāpēc es to daru. To es nestāstīšu, tas mans privāts, kad atmiņas, jā, kad, es nevaru, es tā turos, bet, tā ekonomiskai iekšā tajā, bet tiešām tā arī ir. Tā kā tāda lieta labi pārstāšu, tā tas var aiziet līdz rītam.
Kas vēl tad īsi laikam būs jābeidz, jo es jūtu, ka es sāku jau nogurt. Varbūt es pastāstīšu vēl varbūt kaut ko pēdējo tā. Nu, ņemsim lūkšu, es paņēmu šo. Jā, ļoti labi paņēmās, es pastāstīšu tiešām nobeigumam. Šeit ir orākuls, arī viena no maniem pirmajiem orākuliem, tas saucās mīlestības orākuls, un šo es nopirku AliExpressī. Kāpēc es pieminu AliExpress? Tāpēc, ka tagad es pērku oriģinālu, un oriģināli ir no saimniekiem. Ne tāpēc, ka saimnieks, kas ir pats gleznojis un to radījis, nu, protams, ne pats, bet tipogrāfija to ir pēc viņa pasūtījuma taisījusi, bet ka tā nauda neaiziet viņam, bet aiziet AliExpressim, tas ne tāpēc, ne tur tas ir. Tas arī viss tur tā ir, bet es uz to gan meklēju atbildi, kāpēcīts, un es atradu. Un man pateica gars tā, kad es prasīju tā, vai tas ir labi, ka es pērku, nu, tā kā tādu pakaļdarinājumu zaktu, ja, un pēc oriģinālu orākulu taisīt, jo šāds ir arī oriģināls. Nu, neoriģināli ir šādi te maziņi, arī ļoti kvalitīvi. Parādīšu, ka šis mīlestības orākuls ir ļoti kvalitīvs un skaists ar tādām skaistām zelta maliņām. Jā, un ļoti skaistas bildes. Nu, te ir mazliet kristietības tēma iekšā, bet tas man netraucēja tam visam pāri. Kādreiz būtu traucējis, tagad nē. Redziet, kā samaisīts ir. Nu, tagad pasaulē viss ir. Cilvēki ir daudz ko neatcerās, jo nevar atcerēties to, ko pat nezinu, kas vispār skaitās tās par atmiņām, kas ir jāatcerās. Kad pirmsākumos visi bija savādāk un visas tās vēstures reliģiskās un viss, kas ir nācis un mainījies, ir saputrojušies informācija, mitoloģija arī nav precīza, ja ir piepīts klāt visur. Tas kristietīgais, jā, moments tā nav, ka, nu, jā, kad ir šādi visur pēc kristietības ar spārniem, jā, baltos paltraciņos, kā jau es teicu, nav tik tā, jā, tā jābūt. Tas tomēr ir cilvēki izdomāts, jā, tas baltais lupat apģērbs. Nu jā, un tad bija tā, ka es jautāju, vai tas ir labi, kad es pērku tā kā zaks informatīvas, jā, kārtas no ķīniešiem, un man pateica, nē, tas nav nekas slikts. Garīgajā pasaulē tas ir labi, lai cilvēki tiek pie zināšanām, jo viņas ir lētāks, stipri lētāks. Un kas nevar atļauties dārgos orākulus, oriģinālus, tad lai pērk, jo tās ir zināšanas un tās nekad nav par daudz. Un kad šie te AliExpress kārtas pakaļdarinājumi ir kā oriģinālu bērni, kā oriģinālo kāršu bērni kārtītes. Un droši pērciet, un nekas nebūs tur slikti, tā kā tā. Bet, nu, es jau tagad esmu tāda lepna, man gribās jau oriģinālu, skaidrs, jā, kāpēc. Tā, labi, nu ko, tad par cik bija mīlestības orākuls, tad uz mīlestību arī tad beigsim. Un, jā, lai tā pirmā kārtas, kas te ir, es arī pateikšu, ko šeit kārtas saka. Orākuls ļoti skaisti un mīļi. Šeit ir uzzīmēta dāma un kungs. Kungs tur dāmas rociņu. Un kārts ļoti mīļi atvadās ar mani kopā no jums un saka, vai jūs esat atraduši savu mīļoto partneri, romantisko partneri, vai partneri, kur jūs mīlat un jums ir mīlestība. Jā, jo mīlestība ir pati lielākā un stiprākā enerģija, kas var izcelt, gribās teikt, pat no mirušajiem, bet, diemžēl, vēl nē. Bet mainīt vibrācijas notikumus var, un pēc nāves arī mīlestība, divi cilvēki satiekās. Tas ir jauku jums saulgriežas un braukšu uz Rucavu, palaist gaisā savu lāpu. Lāpa man ir veidota, nevis veidota, bet sasieta slotiņa no
no vībotnes. Vībotne ir augusi īpašā vietā, kur es mēģināju viņu izraut, bet man nesanāca izraut. Es, kā krievu tautas pasakā, vectētiņš, vecmāmiņa, vecmētiņa, pelīt, kaķītis, sunīts, rau, 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 un tā arī neizrau. Nu, tad es paņēmu savu nazi, maģisko nazi, kurš ir domāts tikai un vienīgi augu vākšanai, ko arī Andris ir izkalis. Īsts brieža radziņš, arī maciņu Andris ir pats no īsts ādas taisījis. Un ar šo te skaisto nazi es sirpis, nogriezu vībotni, un šī ir tā vībotne, izžāvēta. Šī dižanā vībotne, viņa bija, nu redziet, viņa bija no zemes tikpat kā 1,50 m gara. Diža. Tas kaut ko nozīmē, kāpēc tur tas tā bija, bet par to es jums nevaru stāstīt. Tas ir mūsu ģimenes notikums. Paņemšu nost brilles, lai es varu no jums atvadīties. Nu ko? Te ir kadeķītis no Pāvilostas Māras svētnīcas. Priecīgus jums svētkus un sagaidīt jauno gadu, un lai jaunais gads nes jums daudz mīlestības, prieka, veselības, izturības un prātu. Skaidru, gudru prātu. Atā!